They said she won't work the way that I want. It don't matter cause I want you the most. And if I can't be close to you. Nevaru es šodien pamosties. 4 svētku dienas man personīgi ir pa daudz, jo es tik ļoti atslābinos, ka man neko negribas darīt. Bet čau mani mīļie, un esiet sveicināti jaunā vlogā. Es tikko izgāju no salona ar svaigi uztaisītu manikīru, un es esmu sajūsmā. Man ļoti patīk. Es izvēlējos savu uzticamo milkšeiku, jo milkšeiks ir milkšeiks. Milkšeiks dar pie visa. Pie jebkura outfita viņš piestāv un nav jādomā par to, vai nagi nav par spilgtu. Un, principā, jūs jau mani zinat, es pēdējā laikā esmu tāda, kas attiecās tieši uz manikīru. Es esmu palikusi ļoti neitrāla. Man pat liekas sarkanais par pretenciozu. Es nezinu, vai es teikšu to pašu Ziemassvētku laikā, bet, vasarā man šķiet, ka milkšeiks ir ļoti piemērots. Un jā, pulkstens ir 11:30 un es dodos pie friziera. Man šodien sanāk tāda salonu diena, par ko es ļoti priecājos, tāpēc, ka man vakarā ir pasākums, es jau to teicu, nezinu, neatceros. Jā, man vakarā ir L'Occitane pasākums, tā kā ļoti labi, es būšu ar svaigu manikīru, svaigu frizūru, viss kā pienākas. Kādu brītiņu esmu atpakaļ mājās, pasēdēju pie datora, izdarīju lietas, kas bija jāizdara, paēdu, uztaisīju sev kafiju. Neskatoties uz to, ka pulkstens ir 3:30, es jūtos ļoti samiegojusies, jo sēžot pie Olgas, kad viņa man lokoja matus, tās bija tik patīkamas sajūtas, ka es gandrīz tajā krēslā aizmigu, un jā, es īsti nevaru izkāpt no šī stāvokļa. Es ceru, ka kafija nedaudz mani pamodinās, bet tagad es lēnā garā sāku taisīties, jo, kā jau minēju, vakarā man ir L'Occitane pasākums, un es gribu sataisīties lēnā garā, nesteidzoties un nestresojot. Sākšu es ar šo te Bobbi Brown bāzīti. Bet jā, es viennozīmīgi jūtu, ka man ir iestājies 3. trimestris. Īstenībā es šodien paskatījos, ka man ir sācies 8. grūtniecības mēnesis. Nav brīnums, ka es visu laiku jūtos hroniski nogurusi, neatkarīgi no tā, cik daudz es atpūšos, un esmu samazinājusi savu darbu apjomu ikdienā, vienalga es jūtos visu laiku nogurusi. Plus mums tikko bija mājas svētki, līdz ar to bija 4 brīvdienas pēc kārtas, un mēs ar vīru runājām vakar par to, ka priekš mums personīgi tas ir nedaudz par daudz, jo teikšu, kā ir, es personīgi vakarā jau nevarēju sagaidīt, kad pienāks šodiena, lai atkal mestos darbos, bet ņemot vērā to, ka bija 4 brīvdienas un mēs tik ļoti atslābinājāmies, ir ļoti grūti ieiet atpakaļ darbos un darba apritē, bet, kā ir, tā ir, nav ko sūdzēties. Un jā, man liekas, es neminēju, bet šis šodienas vakara L'Occitane pasākums ir par godu
māmiņu dienai, par ko es ļoti, ļoti priecājos. Tā kā es domāju, vakars solās būtu interesants un, protams, ka es ņemšu jūs līdzi. Nu tā, pulkstens ir 16:54 minūtes. Es esmu principā sataisījusies, es paspēju uztaisīt arī saviem vīriešiem vakariņas, ko tādu, makaronus ar gaļu un salātus, bet tas ir labāk nekā nekas, jo es zinu, ka ja es neuztaisīšu neko, tad viņi vakariņās pasūtīs maķīti. Un to es negribu, jo mēs jau vakariņās ēdām maķīti. Tā kā jā, es esmu sataisījusies, uz lūpām es šodien uzkrāsoju šo te lūpu krāsu no L'Oreal, tā kā man būs rozā žakete. Es domāju, ka šī lūpu krāsa ir tīri piemērota. Un jā, es izdomāju, ka ausīs es gribu ielikt savus auskariņus, savus jaunos auskariņus no Karat Crystals. Es mīlu Karat Crystals, visa viņu bižutērija ir vienkārši dievīga. Es ar viņiem sadarbojos, man liekas, nu jau vairāk nekā gadu. Un jā, viss tas, ko es no viņiem saņemu, ir fantastisks un burvīgs. Un starp citu, man tagad ir arī atlaižu kods pie viņiem, Elīna 15% atlaidē. Tā kā es atstāšu viņu mājaslapu video aprakstā, ja jums interesē, ja jūs arī vēlaties sev piepirkt kādu skaistu bižutēriju, tad Karat Crystals ir tā vieta, kur to noteikti darīt. Un jā, pie reizes jūs droši varat izmantot manu atlaižu kodu. Bet es savukārt ģērbjos un brauc uz L'Occitane pasākumu. Tad jau var nopirkt olas, cik mēs cilvēki esam. 8 pieaugušie un 4 bērni. Nu, var nopirkt olas, bekonu, pankuku. Ko tev Mārtiņš ēd no rīta olas? Olas. Vai arī paņemt ļoti garšīgi ir tie gatavie pankūku miksi, kur vienkārši pielai ūdeni klāt. Un pankūks sanāk izcils. Bet tu būtu gatava kaut ko tādu darīt? Jā? Ja es neko vakarā nedaru. Nu, ja tu vakarā neko nedari. Nu, tad es varu parūpēties par brokastīm. Labi, super. Mans mīļākais hokejists ar dēlu pienāca. Es viņš esmu, tu zini, hokejistu fani. Es viņš nesaušu viņu uzvārdā, jo viņš tā kā stāv. Es aizdomājos. Uztaisīju sev otru dienas kafiju, lai vismaz kaut nedaudz tiktu galā ar savu nogurumu. Teorētiski jau es varētu aiziet pagulēt, bet es zinu to, ka ja es aiziešu pagulēt tagad pa dienu, es noteikti nevarēšu vakarā aizmigt. Un mans mērķis no šīs nedēļas, lai gan šodien ir jau trešdiena, es gribētu nedaudz noregulēt savu miega režīmu, iet gulēt ātrāk un celties agrāk, jo dotajā brīdī es ātrāk par 7, pus 8 īsti nevaru piecelties, un jūs jau mani zinat. Man tā nepatīk. Es ļoti labprāt celtos vismaz 6:00. Bet jā,
Ko tad jūs palaidāt garām vai patiesībā nepalaidāt garām, jo es daļēji ņēmu jūs līdzi. Mēs šorīt no rīta ar mamīti bijām brokastrandiņā, kas bija ļoti jauki, jo mēs tā divatā nebijām satikušās diezgan ilgu laiku. Bija jauki pasēdēt, parunāt un, protams, izbaudīt garšīgu ēdienu. Un pēc tam es jums teikšu, man bija Napoleona plāni, bet jā, tajā brīdī, kad es aizvedu mammu mājās un taisījos braukt, pildīt savus Napoleona plānus, es sapratu, ka man nav pilnīgi nekādas vēlmes to darīt, un beigās es atbraucu mājās, nedaudz atpūtos, izrediģēju video, un tagad pulkstens jau ir 2:30. Bet jā, vakardienas Loksitena pasākums bija ļoti, ļoti forši. Un izdevies, viss bija ļoti sirsnīgi un jauki un pārdomāti. Ar Loksitenu nemaz savādāk nenotiek, un mēs kā vienmēr visi tikām apdāvināti, un es gribu padalīties ar to, ko tad mēs saņēmām dāvanā. Pirmkārt, pavisam negaidīti mums bija meistara klases sadarbībā ar Magnolijas ziedu, un mēs paši taisījām pušķus. Un jā, šis ir mans pušķis, manuprāt, ļoti skaists, un es jums teikšu tā, ka viņš ļoti labi izskatās uz manas virtuves letes. Vienīgais man vajadzētu novākt vecās tulpes, bet es to mazliet vēlāk izdarīšu. Tad mēs saņēmām dāvanu no Nelle Ulla. Ja jūs man sekojat jau labu laiku, jūs zinat, ka viņiem ir dievīgas trīfeles, un mēs saņēmām trīfeļu izlasi. Tad mēs dabūjām dāvaniņu no šī te brenda, kuras īpašniece un veidotāja arī bija pasākumā. Jā, man ir bail izrunāt nepareizu nosaukumu, bet jā, šāds te brenda nosaukums, un es jau paskatījos, ka šeit iekšā ir kosmētikas sulklītis, kā arī lūpu eļļa, kur man būs ļoti interesanti pamēģināt, jo, kā jūs zināt, mana mīļākā lūpu eļļa ir no Clarins. Un, protams, arī pats Loksitens mūs palutināja ar dāvaniņām. Mums šeit ir starojošais, izgaismojošais UV aizsardzības līdzeklis ar SPF 50. Šis izklausās interesanti, noteikti gribu pamēģināt. Tad mums šeit ir verbēnas matējošs un tekstila sprejs. Šis arī izskatās forši. Matējošs krēms kombinētai un taukainai sejas ādai. Ideāli, tas ir tieši priekš manis. Tad mums ir lavandas matu un ķermeņa sprejs, šis būs ļoti foršs vasarā, un tad viņi ir iekļāvuši gan roku krēms, gan nadziņu un kutikulu eļiņa, kas ir ļoti, ļoti forša. Man jau ir tāda, ja nemaldos, ar šī sviestu, bet ziniet, kas ir šī viņu jaunā verbēnas smarža, ir vienkārši fantastiska. Tā kā liels jums paldies, Loksitena komanda. Es gribu pasmaržot šo te. Ļoti, ļoti patīkama verbēnas smarža. Es pat teiktu, ka šai verbēnai klāt ir diezgan spēcīgs citrusa aromāts, līdz ar to, jā, šis aromāts ir vienkārši fantastisks. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden meadows. Mountain Laurel high fives. Es nezinu, vai ir pieklājīgi teikt labrīt 11:20, bet tā kā es esmu dekrētā, es pieņemu, ka tas ir pieņemami. Es tikko sataisījos dienai ar ļoti
lielu negribēšanu teikšu, ka ir. Ziniet, ko es esmu pamanījis? Ka ja es nesataisos uzreiz no rīta pēc tam, kad es esmu pēdusi brokastis, man ir ļoti liels slinkums taisīties. Bet jā, es saņēmu sevi rokās un uzliku pavisam nedaudz make-upa. Starp citu, izmēģināju šo te lūpu eļu, ko es saņēmu aizvakar dāvaniņā Loccitane pasākumā. Un ja sākumā mani pamatīgi piedēja šīs te lūpu eļas krāsa, tad nē, krāsa ir pavisam maigi rozā, un es teikšu, ka nav slikti. Pirmais iespējas ir pat ļoti labs. Redzēsim, kā lūpu eļa turēsies visas dienas laikā, bet pirmais iespējas ir labs. Bet kāpēc es esmu sataisījusies tomēr iziet ārā no mājas? Es gribu aizbraukt uz veikalu Livin. Ja jūs skatījāties manu maija restartu, es jau tajā video teicu, ka es gribu aizbraukt uz veikalu. Es to video filmēju aprīļa beigās, šodien ir 9. maijs, un es vēl joprojām neesmu bijusi. Es gribu nopirkt gardos batoniņus, es iespējams gribu nopirkt granolu, jo es zinu, ka es tikko teicu, ka es vairs negribu pirkt veikala granolu, bet veikals Livin ir ļoti liels izņēmums. Jā, tā kā gribu pastīties, kas viņiem ir jauns, kas viņiem ir garšīgs, un, protams, es ņemšu jūs līdzi. Es vienīgais domāju, uz kuru Livinu braukt. Visticamāk, ka es braukšu uz to Livinu, kas ir Barona ielā. Esmu atpakaļ mājās ar ļoti gardiem pirkumiem. Gribu padalīties arī ar jums, kā jau vienmēr. Pirmkārt, es paņēmu šādu te bio ūdeni. Hollinger gāzēts bio plūškoka ziedu dzēriens. Man jāsaka, dikti labs. Ja jums garšo plūškoka dzērieni, es domāju, jums šis noteikti garšīgs, jo plūškoka garša nav pārlieku stipra. Gāzes pakāpe šajā ūdenī arī nav pārāk stipra, kas ir tieši manā gaumē. Es ieraudzīju, ka viņiem ir kūpināts lasis. Es nenoturējos un paņēmu, tā kā pulkstens ir jau 15:2 un es esmu ēdusi brokastis 8, tad jā, es gribu uztaisīt sev maizītes ar kūpinātu lasi. Tāpat es paņēmu auzu pienu. Es ieraudzīju šādu te kļavu sīrupu, nekad tādu nebiju redzējusi. Parasti es kļavu sīrupu pērku vai nu Rīmī, vai nu Stokmanā, bet jā, es ieraudzīju, ka kļavu sīrups ir pieejams arī veikalā Livin, un starp citu cena bija ļoti pieņemama. Cena bija 7 eiro ar kaut ko. Es izdomāju, ka es paņemšu. Un tad es paņēmu dažādus našķus, kurus es visticamāk, ka turēšu mašīnā, jo man bieži vien ir tā, ka braukājot apkārt man pēkšņi sagribās ēst, un ja man nekā nav, tad es iebraucu un paņemu kaut ko neveselīgu. Tāpēc man patīk, ka man ir kāda veselīga opcija vai nu somā, vai arī mašīnā. Jā, pirmkārt es paņēmu šādus te žāvētus mango, kuri izskatās ļoti apetelīgi. Un tad es paņēmu dažādus batoniņus, paņēmu 2 rauvbaida batoniņus ar apelsīnu un kakao, šie ir mani mīļākie. Tad es paņēmu divus šādus, kas ir ar apelsīnu un čijā. Nē, atvainojos, citronu un čijā. Un tad es izdomāju paņemt šādu te batoniņu marcipāna un šokolādes.
Tā kā jā, tāds ir mans live-in hauls, ja jums arī sakārojās kaut ko garšīgi no turienes. Man ir atlaižu kods Elīna 15, kas dos 15% atlaidi tavam pirkumam live-in internetveiklā. Teorētiski es pati varētu veikt lielo pasūtījumu live-in internetveiklā un izmantot pati savu atlaidi, bet man tomēr kaut kas vairāk patīk fiziskajā veiklā. Un jā, tagad pulkstens ir 2.15, nu jau 2.17, un es domāju, ka kamēr man nav jābrauc pakaļ mazajam runcim, es sākšu rediģēt šo video. Mēs kādu brītiņu atpakaļ visi paēdām vakariņas, es taisos novākt, ielikt trauku mazgājumā mašīnā visus traukus, novākt virtuvi, lai virtuve ir tīra, jo nekas nevar būt sliktāk pamosties no rīta un atnākt uz nenovāktu virtuvi. Man ir jāatzīstās. Man diezgan bieži tā sanāk, bet es atceros, ka es pagājuši gadu 2023. gadā biju apņēmusies katru vakaru novākt virtuvi, un es diezgan ilgi pieturējos pie šī te principa, man tas arī diezgan labi sanāca. Šogad es biju apņēmusies atkal pieturēties pie šī paša principa, bet šogad man tas neizdodas tik labi, bet nu labi. Kad man ir spēks, tad es to daru, kad man nav spēka, tad es to nedaru. Uzliku arī sejas masku, pamēģināju šo te no L'Occitane. Man jāsaka, ka mana āda ir super mīksta un jūtas ļoti, ļoti mitrināta, tā kā šī maska noteikti ir tā vērta. Pulkstens ir 20 pāri 7, jā, 7, un es domāju... Yeah. Bet pulkstens ir 20 pāri 7, un šodien ir Eirovīzijas pusfināls, un es pirmo reizi pa ļoti, ļoti ilgiem gadiem gribu sekot līdzi, jo man ļoti patīk Dona dziesma, un es ļoti ceru, ka viņš tiks uz finālu, un es ceru, ka viņš finālā uzvarēs, bet es paskatījos, ka Eirovīzijas pusfināls sākas 10. vakarā, un iet līdz 12.15. Es eju 10. gulēt, un es tagad domāju, kādā veidā man noturēties un neaiziet gulēt, jo es tiešām gribu pastīties. Es jau sāku domāt, varbūt man ir jāuztaisa kāda revīzija, kaut kas jāsakārto, tā, lai man nenāktu miegs. Bet, nu, redzēs, skatīsimies. Šie žāvētie mango ir izcili. Kā redzat, paciņa ir tukša. Jā, es viņu izēdu viena pati. Pusi vakar, pusi tikko izcili gribu aizbraukt uz Livinu un nopirkt viņu un nopirkt vēl. Gribu aizbraukt uz Livinu un nopirkt vēl. Patiesībā gandrīz viss tas, ko es nopirku vakar, es jau esmu apēdusi. Es jau apēdu foreli. Es izdzēru šo te plūškoka dzērienu. Es apēdu 2 batoniņus, tā kā jā. Viss tas, ko es vakar iegādājos, bija ļoti, ļoti garšīgs, bet šie te mango tiešām ir izcili. Bet jā, sveiciens piekdienā. Es pavisam nesen atgriezos mājās, biju pedikīrā, uzfilmēju kontentu, biju pakumātā. Un katrā ziņā tagad es atbraucu mājās, jo es gribu izrediģēt šo vlogu, ko jūs tagad skatāties, un šodien viņu jau
ielikt laivā. Teorētiski man bija plānā ielikt citu video, bet tur man neiet viss tik ātri, kā man gribētos. Tā kā jā, šodien vlogs, svētdien, es ceru, ka svētdien mans plānotais video. Šodien es esmu pamodusies ļoti pacelātā noskaņojumā, jo Dons tika Eirovīzijas finālā, par ko es ļoti priecājos. Man ir jāatzīstās, ka es aizmigu un nesagaidīju rezultātus, bet bija patīkami no rīta pamosties. Pirmais, ko izdarīt, ieiet Delfos un redzēt, ka Dons ir iekļuvis finālā. Tā kā jā, viņa dziesma ir, man katru reizi, kad es viņu klausos, skudriņas skrien. Un jā, šodien sākās lielais hokejs. Varbūt tā varētu nelikties, bet mēs mūsu ģimenē esam lieli hokeja fani. Patiesībā mēs šogad gribējām braukt uz pasaules čempionātu Čehijā, bet tā kā es esmu gaidībās un man jau ir 8. grūtniecības mēnesis, tad mēs šo plānu pavirzījām uz nākamo vai uz aiznākamo, uz aiznākamo gadu, tad jau redzēs. Bet jā, mani mīļie, tas, ko es gribu pateikt, ir paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video, neaizmirstiet abonēt manu kanālu un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Atā! Saw you paint a picture of a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be